Prieks jūs redzēt Modernas Ājas sarunās. Un šodien mēs runāsim par jums ļoti tuvo tēmu. Un tas ir Zero Waste. Tātad pie mums šodien ciemos ir Zero Waste kustības aktīvisti Latvijā, vai ne? Precēts pāris. Andis un Laura, vai ne? Pareizi teicu? Pareizi. Es varu nosaukt tevi par Lauru un viņu par Andu tiešām. Tu nebūs pirmā. Jā. Tāpat mums arī ciemos ir Jaroslavs Barīšņikovs, kas ir vairāk saistīts ar modes pasauli, Atrium showroom preses vadītājs un ļoti liels modes pazinājums. Un es kā zinām, tad mode ir viena no tām industrijām pasaulē, kas piesārņo dabu visvairāk. Mēs tā kā vairāk ne tik daudz par modi, bet vairāk par to pašu justo dzīvesveidu. Man pirmais jautājums, ko es gribu uzreiz ko saka jūsu vecāki? Patiesībā ārkārtīgi forši. Mūs neviens nekādā veidā nepeļ. Viena daļa vecāku sāk diezgan pieņemt ļoti daudz lietas, ko mēs mājās darām, kas sāk kaut kādā ziņā. Piemēram? Piemēram, braukt uz Antēts, šobrīd brauc uz tirgu un uz veikaliem ar savu groziņu un saviem maisiņiem. Ja viņš pirms tam jau tā bija kaut kad darījis, un viņš tā ik pa laikam, bet tagad viņam tas tāds ļoti apzināts lēmums, un viņš tiešām, man liekas, ka viņš izjūt pats tādu gandarījumu par to, ka viņš tiešām, ka viņš neizmanto vairāk plasmasas maisiņus, iepērkoties tirgū. Mums ir svarīgi tas, ka mēs, esot vienalga kādā filozofijā sekojot, mēs tomēr gribam palikt sociāli un patīkami cilvēki. Mēs neesam no tiem cilvēkiem, kas staigā pa citu mājām un ķidā atkritumus un saka, fuj, cik briesmīgi jūs dzīvojat. Līdz ar to mums īstenībā nav nekādā veidā tas vajag nav mainījis ne mūsu attiecības ne ar vecākiem, ne ar draugiem. Vienkārši tā ir viņa izvēle, vai viņi vēlas kaut ko darīt lietas labā vai nē. Viņi redz piemēru, viņi var sekot, var prasīt jautājumus, bet mēs nekādā veidā to neuzspiežam. Tāpēc arī vecākiem nav daudz ko teikt. Viņi vienkārši paši lasa, paši domā līdzi un tad... Respektīvi viņi jūs atbalsta. Jā. Mums ir, atzīsimies, mums ir ļoti paveicies ar mūsu apkārtējiem cilvēkiem, gan ģimeni, gan draugiem. Neesmu dzirdējis neviens negatīvs vārds, nevienā brīdī, neviens pat tāds tā kā, jums tur kaut kas tur nesanāks, vai kaut kas vienmēr ir bijis tiešām ļoti liels atbalsts no visiem cilvēkiem. Kas var nesanāk dzīvesveidā, vai ne? Daudz ko. Ir cilvēki ar citiem viedokļiem. Bet jūs esat saskārušies ar tādiem negatīviem viedokļiem? Neteiktu, ka baigi negatīviem. Dzīvē, uz vietas, nē. Komentāros, jā. Virtuālajā pasaulē, protams, jā. Bet mēs teiksim, ja tas... Mēs pat gribam, lai cilvēki kaut kādā ziņā, tas ir ļoti labi skeptiski skatīties kaut kādām lietām, un ja tas ir konstruktīvs kaut kāds jautājums vai konstruktīvs, piemēram, kaut kāda problēma, ko cilvēks savā dzīvē neredz, kā viņš varētu šos principus pielāgot savā dzīvē, mēs ar lielāko prieku atbildēsim uz visiem jautājumiem tādā ziņā, bet ja tas ir vienkārši kaut kāds tur varbūt pa izskatu kaut kāds uzbrauciens vai kaut kas tam līdzīgs, tad tas, man liekas, ir lieki. Par izskatu uzbraucienu droši vien, ka Jaroslavs varētu pastāstīt visvairāk. Šai tēmai tas neatbilst. Nē, mēs vienkārši mēs no februāra esam tādā vidē aktīvāk. Tikai no februāra mēneša jūs esat tikai no februāra vidus. Principā vēl pat nav pusgads. Mums vēl nav tāda pieredze. Klausies, būs Latvijas sabiedrība ir tik forša. Bet jā, ja tas ir konstruktīvi, mēs ļoti pat gaidām, ka cilvēki iesaistās diskusijās, jo kopā diskusijās kopā var kaut kur vēl tālāk kaut kāds rast idejas. Tieši tā. Ja bija tikko situācija, mums bija, es taisīju mazu, es zinu, ka tu arī taisīji izaicinājumu ar kleitu, staigāt kaut kādu ilgāku laiku posmu, man tas bija daudz mazāks, man tās bija tikai 7 dienas. Un tad arī komentāros māmas teica, ka nē, es neko tādu pilnīgi noteikti nevarētu atļauties, man ir bērni, viņi man notašķīt ar visu kaut ko, un man ir kleiti jāmaina un tā. Un tad īstenībā tas ir forši, tas atver kaut kādu sarunu par to, kā varbūt šis izaicinājums varētu būt viņu interpretējumā, ka tam obligāti nav jābūt tieši tādam, kā es to esmu izdarījusi, ka to var darīt citās interpretācijās, vai kāds varētu būt risinājums ar mazgāšanu, kāds varētu būt risinājums ar materiālu izvēli un tā tālāk. Ka tas vienkārši rada foršas diskusijas, kurās var atkal paplašināt to iespēju parunāties ar cilvēkiem. Jaroslav, kā tev ar Zero Waste? Kā tev ar atkritumiem? Sāksim ar to, ka es strādāju tādā uzņēmumā, kas pilda to briesmīgo lietu, kā es sadarbojoties ar stilistiem, dabūnu drēbes žurnālos. Un tie žurnāli vēlāk mēģina iestāstīt cilvēkiem, ka viņiem to jānopērk, saprot. Es rosinu to, lai cilvēki iegādājas pēc iespējas vairāk. Mūsu darbs patiesībā ir saistīts vairāk mazāk ar to pašu. Līdz ar to mēs šobrīd cilvēkiem vienmēr prasa, vai tas neiet tīri pretēji jūsu dzīves stilam.
Bet šobrīd tas vienkārši ir tāds, ir kaut kādas lietas, ar ko mēs pelnām naudu, un ir kaut kādas lietas, kas mums ir šobrīd vienkārši tāda sajūtu līmenī, kā mēs gribam darīt. Protams, tas tāds ilglaicīgs laika periods, kamēr sanāk pārtransferēt. Nebija tā, ka mēs nogriezām, piemēram, mēs arī darbojamies mārketingā, un nebija tā, ka mēs nogriezām visus klientus, kas neatbilst mūsu dzīves stilam. Mēs, protams, pamazām kaut kā, piemēram, jaunus neņemam vairāk tādu. Ir sevišķi tādus, kas neatbilst tam jūsu pārliecībai. Tagad jaunus neņemam vispār, jā. Bet vispār, Jāroslav, tev ar tiem atkritumiem, atgriežamies pie atpakaļ tās tēmas tev pašu. Tu patērē, tu teiksi mājās gatavo un tāpat arī tu dodies uz veikalu un iepērcies. Veikalos cenšos iegādāties, labi, eju ar savu somu. Jā, vajadzīgs maisiņš, paņem papīra maisiņu. Cena tagad ir vienlīdzīga vienkārši, tā ir tikai izvēle. Un uz tirgu tiešām arī, kad sanāk reizi nedēļā aizbrauc uz tirgu un sapērkos tur uz nedēļu, lai nav jāsteigā pa tiem veikaliem un lieki jāpiegružo arī māja ar kaut kādiem maisiņiem. Bet ne tikai maisiņi, piemēram, ēdienas. Kā ir ar ēdienu pārpalikumiem, piemēram, vai tu apdomā? Es saprotu, jūs ļoti apdomājat to, ko jūs pērkat, jūs kalkulējat. Un jums, principā, nepaliek, es saprotu, praktiski nekas, kas ir, ko jūs nopērkat, to jūs arī patērējat un apēdat. Jā? Tur tas ēdienu kaut kādas komposts nosacīt ir kartupeļu mīzējā, piemēram. Bet, teiksim, tavā gadījumā, kad tu iepērcies. Tas ir tas pats, izņemot kaut kādas, pudeles no ūdens un citiem dzērieniem. Bet tā kopumā es iepērkos apzināti. Es dzīvoju viens pats, un tāpēc piekrāmēt leduskapu pilnu, un kad viss sabojāsies, es nespēju apēst kravu. Tāpēc, nezinu, kaut kādas lietas pat ir izkritušas ārā no mana raciona. Es viņas varu apēst kaut kādā restorānā, kafejnīcā, bet mājā es nepirkšu kaut kādu milzīgu siera gabalu, tāpēc, ka es viņu neapēdīšu. Un tas pats arī attiecās uz kādiem piena produktiem, ja tie ir jogurti, tad skaidra lieta. Ok, un tad, kad tu ej uz tirgu, tu pērc, piemēram, krējumu maisiņā? Es nepērku krējumu. Vai nepēc tev? Kāpēc? Es vispār krējumu kaut kā, es neceru, kāds pēdējais krējumu. Biespienu, vienalga krējumu, biespienu, vienalga, ko no piena produktiem. Jogurtu arī. Jā, jogurtu, piemēram. Labi, tur, jā, tā lieta kastītēs, protams, ka varētu nākt ar savām kastītēm, bet, Padomju laikos, es esmu padomju laiku bērns. Es atceros reāli, kā mēs stāvējām ar burkām rindā un pirkām krējumu. Gaidījām, mums atnāk uzliek un tie svari, un tad uzliek virsū to burku un tad dielai un ar kaudzīti. Man liekas, ka tā ir tāda baiga labā lieta, kas patiesībā ir viens no tiem veidiem, kas arī kaut kādā veidā nepirkt to krējumu tajā plasmasā, kas tagad ir populāri, bet tiešām varbūt kaut kādas tādas lietas, varbūt tu Jāroslav varētu. Tas ir iespējams, ja tu tiešām plāno, tagad, kad tu brauks uz to tirgu, tad tu mājās paņem to somu, piekrāmē viņu ar kaut kādām burkām, maisiņiem un tam līdzīgi, un kuriem tu vari operēt tie pašā tirgu. Ja tev ir spontānais brauciens, vai tu esi, tu brauc garām, tu man labi esi iebraukšu, tad tur tiešām ir jāieplāno savs laiks. Jo šobrīd mēs dzīvojam laikā, kā mēs paņemam no padomu laikiem, var teikt, ka mēs varam paņemt tās pudeles, kad nāk ar savu tāru un tā. Bet mēs šobrīd dzīvojam laikā, kad mēs esam pieraduši, ka mēs varam visu dabūt, jebkurā laikā, jebkurā vietā, mēs kaut kā darām, un tas tikai augs. Un tur ir ne tikai tas iepamats, bet ir par to savas dzīves, tādu apzinātu nobremzēšanu, ka tu nevari dabūt. Mums šobrīd ir tā, ka mēs esam uzlikuši savu limitu. Mēs nevaram, ja mēs gribētu jogurtu, mēs nevaram jogurtu dabūt uz sitienu. Mēs jogurtu varam dabūt tikai tad, ja mēs esam bijuši mājās, dabūjuši paņēmuši savu to burku, iepakojumu, tad mēs esam braukuši uz to vienu vietu, nevis jebkurā vietā, bet piemēram uz to tirgu, tur pie tās viens stāns, mēs varam dabūt jogurtu. Kā ir jogurta sēnēm? Un visādām tādām lietām. Mēs īstenībā mēģinājām auzi jogurtu, bet mums neizdevās, un tur tas arī apstājās. Tas vienkārši ir eksperimenta jautājums. Man gan sanāca. Darboties. Tas nāca, jā? Jā, man sanāca. Tikai, protams, jāgaida tās pāris dienas, bet uzvārīt pienu. Tas bija tur ļoti vienkārši, ka tu iegādājies to kaut kādu gatavo jogurtu, kurā ir tā dzīvā baktērija iekšā. Un tad tu pastrīzē mazliet to pienu un pievieno viņu klāt. Un pēc 3 dienām man bija vesels katls ar jogurtu, un es nezinu, ko ar viņu iesākt. Tas ir tas, ko mēs arī ļoti kaut kādā ziņā atbalstam. Mēs arī, piemēram, gribās uztaisīt kāpos zupu, un tad es zināšu, ka es viņu šodien gribēšu uztaisīt. Es pats arī ieskābēju tos kāpostus un tā. Un tas, man liekas, tā ir viena no tām lietām, kas arī mūsdienās ļoti pietrūkst. Ir tā pacietība kaut kādā ziņā. Tā vietā, lai aizbrauktu uz veikalu, vai aiziet vispār uz kafejnīcu un paņemtu kāpostu zupu, vai aizbraukt uz veikalu un nopirkt iepakojumā, tas, ka tev ir tas gaidīšanas laiks kaut kāds, ka tu kaut ko ieliec, kaut kādu darbu, bet tu to rezultātu redzēsi tikai tur pēc
5 dienām. Bet tad arī kaifu var paķert. Kaifs uzreiz automātiski ir. Mums vienkārši īstenībā esam sapratuši, ka pēc sākumā, protams, tas bija tikai un vienīgi par atkritumiem, par ēdienreizu plānošanu. Šobrīd mēs jūtam jau, ko tas viss velk mūsu tādā ikdienas dzīvē un vispār kādas pārmaiņas mūsu tādā vienkārši fundamentāli dzīves pamatos. Un viena no lietām ir tā, ka mēs mācāmies šo pacietību, mēs mācāmies būt radoši, un mēs mācāmies novērtēt laiku, ka tas nav, mēs piemēram, plānojam cenšamies ļoti plānot savas dienas. Kad tu plāno, ka tu dzersi kafiju kafejnīcā un paņemsi savu krūzīti līdzi, kad tu plāno, kad censties neplūst tik šausmīgi tādā ritmā ikdienā, kā mēs esam pieraduši, un atrapties, ka Dievs, šodien jau ir piekdiena, un es vispār nezinu, kur šīs dienas palika, bet censties domāt līdzi, tā kā, ko tad mēs ēdīsim, cik mēs bieži būsim mājās, vai ir jēgas pirkt to ēdienu. Nu, tā. Jūs esat rēķinājuši kaut kādu tīri Excelītī, cik procentuāli jūs kopš sava dzīvesveida uzsākšanas esat, teiksim, ietaupījuši līdzekļus? Jā. Jūs esat nopirkuši māju, ja? Vēl ne. Pusgada laikā. Vītība pārdod. Atteicās no atkritumiem, nopirkt māju. Mums ir programma, ko mēs izmantojam, kur mēs turam visus savus ienākumus, izdevumus un visus tiešām līdz pēdējai niansē redzam, kur mēs tērējam naudu. Un, mēs salīdzinām tos mēnešus, salīdzinām ar tiem mēnešiem, kas bija kaut kādā novembrī, oktobrī, kad mums nepierkopām šo dzīvesveidu, un salīdzinājām, piemēram, ar februāri. Pārtikā mēs iztērējam par 40% mazāk. 40%? Jā, bet, protams, tas nav ļoti tāds zinātnisks, bet tas tīri vienkārši mums, pat baigi nepiedāvājot par to, lai taupītu, ēdot vairāk pat īstenībā, jo plānojot, tu vari ieplānot 3 reizes dienā kārtīgi paēst, jo pirms tam dažreiz nesanāca un tā kvalitāte varbūt ir pieklaboja. Tagad varbūt pat ēdot kvalitīvāk, biežāk, un nepiedomājot baigi par taupīšanu, tik un tā sanāk ietaupīt 40%. Un tur iet viss iekšā ar tiem, ka nav spontānie pirkumi, ka pārtika netiek mesta ārā, tas, ka bez iepakojumiem pārtika lētāka. Pārsvarā. Jā, un tas pats arī īstenībā esmu sāks domāt šo jautājumu, Neciksen arī uzdeva, un es sapratu to, ka mēs esam paskatījušies to pārtikas procentu, ko mēs arī varam pateikt, tie 40%, bet pēdējo mēnešu laikā mēs esam piefiksējuši, ka mēs arī neiepērkamies vispār kopumā. Mēs neiepērkamies tik daudz kā kādreiz, pēc ka mēs neatrodamies veikalos, mēs nevazājamies pa veikaliem, mēs neiepērkam tik daudz apģērbu, kosmētikas, pilnīgi jebko. Un es, ja tā paskatītos, vienu brīdi mēs tā piefiksējam, ka mēs īsti netērējam naudu. Tad tas nozīmē, ka mēs patiesībā ietaupam daudz vairāk nekā tos 40%. Manuprāt. Mēs varam mierīgi nodzīvot. Tas noteikti droši vien tā arī ir, bet man liekas, ka jūs vienkārši ir man personīgi viedoklis, ka cilvēki reizēm pavada laiku veikalā, tāpēc, ka viņiem nav ko citu darīt. Jūs esat atraduši šo dzīvesveidu un jūs nodarbināt savu prātu ar to, kur, ko pirkt, kādu recepti taisīt un tā tālāk, un jums ir daudz vienkāršāk. Tas ir tas, kas jums nevajag iet uz to veikalu izklaidēties, jo ļoti daudz izklaidējās. Ja aizbrauc sestdienās, svētdienās uz Rīgas lielveikaliem, tu tur redzi vienkārši izklaidējās cilvēki. Ne jau viņi tur baigi un tād, protams, viņi automātiski iepērkās, jo viņi klīst pa tiem veikaliem, klīst ar tiem bērniem bez nodarbes un tā tālāk. Tā kā, man liekas, tas ir tas, kas baigi ok. Jā. Te pašā laikā, zini, kur, man liekas, arī varētu būt problēma. Starp tieši jaunieši mēs ēdam uz vienkārši, uz sitienu, uz gaitas. Mēs ejam pa pilsētu, mēs nopērkam, apēdam, izmetam. Uz gaitas. Labi teikts, uz gaitas. Es kaut kā mēģināju atcerēties. Uz gaitas. Tas riktīgi, vēl šito es varētu piesavināt. Jā, jo, ja tu, piemēram, arī dzīvo viens pats, tu aizēji uz to veikalu, nopērc kaut ko gatavoju, tāpēc, ka tu vari beidzis gatavot, tu esi slings, tu it kā pabaro sevi un tu nepiedomā. Tas viss arī attiecās uz fast food, un to katram kaut kām jābūt kaut kādam iepakojumam. Citādāk tev kolu neielies kopā ar friškām vienā maisā un neiedos. Es nezinu, vai ir daudz cilvēks, kas tiešām piedomātu par kaut kādu pat takeaway kafijām. Vispār strādājot tieši tagad tirdzniecības centrā, visu laiku atrodoties tur, es saprotu, cik daudz, vienkārši cik man pilna miskasta ar kaut kādu Narvesen kafijas krūzītēm tukšajām. Jā. Tas ir traki. Un īstenībā tas ir šausmīgi vienkārši atrisināms. Tā kā ļoti vienkārši. Ja tu zini, piemēram, īpaši, ja tu darbā katru dienu tu zini, ka tev, tu viņu pēc savu kafiju, tad tu pat vienu krūzīti var turēt, iegādāties vienu krūzīti turēt darbā. Tas jau nogriezt jau. Tas absurdāli, ka es ar savu krūzi no 3. stāva braukšu uz 1. un iešu. Bet ja tā ir termāla krūze,
un stilīga tavā stilā. Starbucks, piemēram, man ir tāda, bet viņi ir tik liela, ka viņi nelien zem tā automāta. Mēs te parādīsim savas krūzītes. Mums vienkārši ir nenormāli stilīgas krūzītes, un mēs saņemam tikai un vienīgi komplimentus un komplimentus visās kafejnīcās, kur mēs ierodamies. Mums ir stikla krūzītes ar korķi tādu, tā kā, nu, un smukiem vāciņiem, un man īstenībā vienmēr ir prieks viņu likt somā līdzi un vienmēr ņemt līdzi. Product placement. Tieši tā. Jā. Bet runājot vispār par to, par to dzīvesveidu, bet vispār ir par vidi un vidas saglabāšanu, es esmu dzirdējis arī otru, teiksim, to cilvēku domas, jā, par to, ka visā pasaulē, sevišķi tur kaut kādās tāizemēs, un tur neviens vispār ne par ko tādu nekad nedomā. Un tur vienkārši pludmalēs maisiņi peldās, ja, un buņķis mētājās. Un reāli mēs tās izglītotās valstis, savā ziņā mēs varētu sevi piedāvāt tomēr pie tiem inteliģentajā cilvēku gala. Mēs tagad baigi visi rūpējamies un tagad baigi glābjam dabu, ja, un mums tagad visi mēs skatāmies, lai mazāk piesārņojumi, ja, bet tā lielā masa, cilvēces masa, tomēr piesārņo. Un vai tas puteklis, ko mēs tā kā ieliksim iekšā šīs dabas nepiesārņošanā, vai tas līdzēs? Vai ir kaut kādi tādi, tas tagad runāju, tas ļoti labi, ļoti labi globālos kaut kādi, kas būtu jādara, kas varētu mainīties, un tā, lai taizemē tie paši kaimiņu valsts iedzīvotāji, kas atbraukuši nodzerties, jā, uz nedēļas nogali vai turpat dzīvējoši, nemestu to plēvi iekšā tajā jūrā un tā. Tikko bija tas, kur tur bija rakstīts, ka no okeānos, no visas plasmas, kas okeānos šobrīd ir, 85% nāk no Āzijas tieši. Tā kā, jā, tas ir milzīgs. Mums bija īstenībā ļoti interesanti, jo tā, mēs nostājāmies par Zero Waste un domājam, jā, mēs gribam, mēs aizbraucām uz Šrilanku. Tas bija tieši, jā, kāds ceļojums. Tad tu vari iedomāties, ko mēs tur saņēmām. Tad jūs dabūjāt apstiprinājumu. Tas bija tas, ka mēs atbraucām atpakaļ, un tad mēs sākām. Tad bija tā, ka cilvēki, kas vienkārši stāv un cilvēks pa vilcienu apēd bulciņu un kaut kādu maisu pa logu ārā, un tas bija pilnīgi, cilvēkiem nav nekādas tās uztvers. Jā, protams, tādos brīžos nolaižās rokas. Tu aizbrauc un liekas ārprāts. Ko es tur Latvijā? Kāpēc īstenībā, teiksim, kā es sapratu tā, ka vienīgais, ko es varu darīt šajā brīdī, ko es mainītu par jebkurām lietām, ne tikai par Zero Waste vai atkritumiem, bet par jebko. Ko es varu mainīt, ir vienīgais, ko es varu mainīt tikai ar sevi. Kā es izturos. Tajā brīdī, kad es mainu sevi, mainās kaut kāda cilvēka apkārtējie. Viņi sāk lēnītēm paķert. Un ko mēs izdarījām, kas ir tāds mans, man tāda doma, ka vismaz veidols, kā es iztērēju savu enerģiju un savas zināšanas, liekot iekšā blogā, kur es stāstu un interesoju citus cilvēkus. Jā, tas procents varbūt, tie ir 8-10 tūkstoši, varbūt 20 tūkstoši cilvēki, kas izlasa kaut ko paķer, kaut ko nepaķer. Bet es saprotu, ka vienīgais veids, tāpat ir runa arī par politiku un visām lietām, ka vienīgais, ko es varu mainīt, ir mana vide. Un arī mani bērni un mani mazbērni augs šajā vidē, vismaz šobrīd. Tas, kā mainīsies vēlāk apkārtējās valstis, es tikai ceru uz labu. Bet mēs esam sapratuši šo, ka ziloni vienā reizē neapēdīs, viņš jāēd pa gabaliņam. Un tad tas mūsu gabaliņš ir tāds, ka mēs sākam ar sevi, ar apkārtējo vidi, Latviju, droši vien varbūt Baltiju, un tad esam gatavi kustēties uz priekšu. Tas, man liekas, ļoti bieži ir tas, ka cilvēki nedara, tāpēc, ka viņam liekas, ka tas, tādā ziņā saka, kāda jēga man kaut ko, es nedarīšu, jo nav jēgas, jo pasties, kā viņi tur nedara, pasties, kādos apjomos viņi tur nedara, cik viņi daudz to plasmas tur met ārā. Kāda jēga no tā, ka es neizmanto plasmas, tad tu ej un pa mežu metā plasmas apmēram. Bet ja visi tā domā, teiksim, katrs tā domā, tad bet mūsu valsts līmenī vispār šie jautājumi nav kaut kā pat aktuāli un viņi netiek cilāti. Lietuvā iegādājoties ūdens pudeli, tu maksā kaut kāds 50 vai 30 centus par kaut kāds, jā. Par to tiek runāts, un tas būs. Ok, kad? Jo es domāju, ka agrāk, kur visi mēs baigi visu tīram. Agrāk pēc jāņem visi nodeva pudeles par kaut kādiem santīmiem. Agrāk varēja kā nodot. Kur tu tagad vari nodot? Var rekrutēt. Kur tad tur bezpajumtnieki vākts? Viņi ir mūsu pilsētas sanitāri. Zaļākie cilvēki mūsu pilsētā. Zaļākie. Tā arī sanāk. Viņi šķiro. Bet runājot par to lielo talku, jā, gadā reizi Latvijā ir lielā talka. Un es nesaprotu to, ka šis projekts jau ir entākos gadus.
bet tie sūdi, atvainojos, nemazinās. Kā tas ir iespējams? Tad ir jautājums par to, kur ir problēma. Ja? Vai nebūtu jau kaut kādā skolā iespējams ir jāveicina, nezinu, mums ir ētikas mācība, mums ir varbūt kaut kādi pastiprināti par šo kultūru attiecībā pret zemi, kurā tu dzīvo. Tas ir tieši tāpat kā teiksim, audzini patriotus, ja, vai nepatriotus dzīvojot šajā valstī. Bet reāli, kā tas tā var būt, ka mēs katru gadu izejam reizi gadā visos nostūros un vācam un parādās mašīnas, riepas, viss kaut kas, un dīvāni pat, ja. Un atkal pēc gada, atkal ir citās vietās tie paši dīvāni. Vai mums nepietiek resursu vienā reizē visus tos dīvānus aizvākt? Vai kur ir problēma? Vai problēma ir tajā, kā, piemēram, ārzemēs, ja? Cilvēks grib atbrīvoties no vecas mēbeles, ja? Mēs taču zinām, kā visos šajos second hand veikalos mazos parādās pēkšņi pieplūdums ar smukajām mēbelītēm skandināvu stilā. Jo tur ir viena diena mēnesī, kur jebkurš vienkārši izliek uz ielas, un tu ej un tik savāc, kas tev patīk. Un, protams, citi ierauga tajā biznesā, atved uz nabaga muļķu zemi un pārdod par lielu naudu. Reāli, būsim atklāti. Kāpēc Latvijā, piemēram, nav tāds? Ir ceturtdiena, vienreiz mēnesī brauc visas smagās mašīnas un aizvāc visus tos sūdus no to, ko no cilvēks grib atbrīvoties. Jo, cik es saprotu, problēma jau ir tajā, kad izvest kaut ko maksā naudu un no tevis iekasē, ja? Bet, ja mēs rūpējamies par vidi un mēs gribam rūpēties par savu vidi Latvijā, varbūt šim vienkārši atbraukt savāk, tas ir tādā valstiskā līmenī droši vien. To mēs varētu varbūt apsvērt un griezties pie kādiem politiķiem ar ierosinājumiem. Bet tu lietu pateici par skolu, jo vecāki mums nekad mājās nemācīja, tur nezinu, šķirot kaut ko. Ja skolā nestāvēt vienkārši miskastes, bet stāvēt 3 miskastes, tur plastmasē tam un tam, jo bērnu dārzā. Vai arī bērnu dārzā. Tu iemācītu vienkārši to procesu uzreiz automātiski. Jo ko tu dari, tu met misenē. Ja tu piedomātu pie tā un no pašiem skolas laikiem, ja būtu tāda izvēle, tas iespējams rosinātu arī šķirot mājās tos bērnus. Bet bērnu dārzā tā ir laba ideja. Jo bērni atnes no bērnu dārza visu kaut ko. Bet skolās padomā, viņš teiks, kāpēc mums nav 3? Vienalga, bet viņš atnāks mājās, viņš teiks, kāpēc mums nav 3 miskas? Mums vajag tā, jo mums tur mācīja to un to. Viņš jau tas 5-gadnieks, viņš jau kā švamme iesūc visu. Un viņš arī var aiznest līdz tiem saviem vecākiem vairāk par to aizdomāties. Un es zinu, ka mani bērni taisa histērija, ja nenotiek kaut kas tāds, ko viņi ir iedomājušies savā galvā. Bet kas ir pozitīvi? Neiet runa par kaut kādām negatīvām lietām, bet pozitīvi. Viņš ir iedomājies, ka viņam tur, piemēram, ir jābrauc lasīt, piemēram, tur. Un viņš man saka, tu mani apmānīji, mēs neaizbraucām uz mežu lasīt ogas, ja? Reāli, ir tāda bija. Es saku, bet Kārli, re, kur ārā lietus līdz. Bet, nevienalga tā, tu mani apmānīji, tu mani piemeloji, ja? Un tā. Un tas pats būtu varbūt ar tām miskastēm. Mums teica, vajag 3, jo no tā, bet taisīs pēc tam grāmatu vai vēl kaut ko. Un kad jau tā, ka tas varbūt arī jau no pašas bērna kājas nāk. Jo bērniem patiesībā ļoti patīk šķirot. Mums ir daudz man cilvēki. Man tāpat liekas, ka bērniem vismaz liekas kā spēle, kā tāda tā kā rotaļa, ka tu zini, kur ielikt. Un tad viņa zina, ka man draudzene stāstīja, viņa bērni parasti brauc uz kaut kādu vietu, kur viņi nodod stikla pudeles, kaut ko vēl. Un tad viņš parasti tas, kas es gribu tas, kas met iekšā tajā tur, ka viņš ir pareizi iemets. Un tad viņš to uztver kā tādu rotaļu, foršu pozitīvu lietu. Bet Latvijā lēnītēm tas notiek. Ir tāda ekoskolas, kur, teiksim, skolas var pieteikties uz šo ekoskolu titulu kaut kādā ziņā, un tad tur viņus apmāca. Ir vides zinātnieki, brauc uz tādām nometnēm un visādiem pasākumiem, brauc maina skolā sistēma. Un tagad, cik es saprotu, jau ir 400 skolas Latvijā. Tas nav, protams, visas, bet 400 jau ir jau vairāk nekā necik, un tas jau lēnītēm kustās uz priekšu arvien vairāk un vairāk. Un tur ir bērni tiešām tiek mācīti par visiem jautājumiem, par ūdens izmantošanu. Tas nav tikai par šķirošanu. Tas vispār par patēriņu kā tādu, kas skolā tiek piedāvāts, vai kādos materiālos, kādos maisiņos tas tiek likts iekšā, cik daudz ūdens tiek laistīts tajā brīdī, kad mazgā rokas, vai atstāja vienkārši tāpat tās padzēros un atstāja krānu vaļā. Kad vienkārši tā informācija lēnītēm tiek pilināta, un tā, ka viņš ir pieaudzis un viņam jāpieņem lēmums par savu miskastes iekārtošanu savā dzīvoklī, viņš jau ļoti labi zina, ka viņam vajadzēs vismaz 3 šķirošanas atkritumus. Bet nevajag, es domāju, ka kaut kāds special eko tituls, tas ir pilnīgi lieki. Tam vienkārši jābūt visām skolām ierakstīts no izglītības ministrijas vienkārši
papīrs, pielāgojat visu savas skolas tam visam. Zinu, tā ir normāla praksa. Tas nebūtu īstenībā netik sarežģīts. Jā. Un neiet runa, piemēram, arī mājās cilvēki saka, jā, nu, kad tur tāds konteiners, jūs atnāciet mums mājās paskatīties. Mums ir vienkārši kartona kastes, kurās mēs beram iekšā. Vienā ir papīrs, vienā ir plasmas. Mums nav nekāda smalkie konteineri, kurus mēs pirkām pa 100 eiro gabalā. Mums bija ļoti vienkārši risinājums. Lēts, nekas nemaksā. Viss. Nu, tu esi Jaroslav modes patērētājs. Tev ir ļoti daudz šmotu. Cik es zinu, tev ir milzīgas skapis ar šmotkām un milzīgas skapis ar kurpēm un visām pārējām lietām. Tu, kad iegādājies savu garderobu un lietas, tu vispār pievērsi uzmanību, no kurienes tas nāk. Vai tu esi aizdomājies, cik daudz tavs, nezinu, mīļākais UB krutās kokvilnas krēkls ir piesārņojis vidi? Ir panik jautājums, kā formulēts darbs. Man ir divējādas sajūtas šajā gadījumā. Jā, tās ir dizainera drēbes, kur esmu pārliecināts, kas nokalpos man ļoti ilgi un kas man ļoti patīk, un kuras valkāju arī tieši reti valkāju, bet man viņas patīk. Tu novēsā viņas līdz vīlītei. Līdz vīlītei. Man ir tādi apavi, kuri, es pat nezinu, kaut kā vēl sēdēju un domāju, es viņus iegādājos, kad man bija 15 gadi, un tagad ir 23. Man joprojām stāv tie zābaki. Ļoti vecs tu esi. Jā, bet man joprojām viņi ir, saprotu, un kaut kā viņi tika labot jau 5 reizes. Tas ir ok, bet tāds ikdienas patērēšanas drēbes kā džins un tēkrēkls, tādas lietas tu iegādājies tādā kaut kādā tur mass marketā, negribu saukt veikalus vārdos, bet, protams, esmu redzējis visas tās šausmīgās dokumentālās filmas un kā tur visi tur protestē un cīnās par to, kā tur kaut kādi Ķīnas bērni šuja Bangladeša un Vietnamā tur ražotnēs cilvēki mirst no kaut kādām saindēšanām ar krāsām un balinātājiem, jo tie audumi, tas pieprasījums ir milzīgs. Pēc tā produkta tas ir visi lēti. Viņiem veselības stāvoklis, man liekas, darbinieku neinteresē vispār, un viņiem arī tas valstiskajā līmenī ir ļoti zemā. Netiek konsolidēts. Tā nav prioritāte viņiem. Un, ja man vajag to tēkreklu par 3 eiro, un es viņu nopērku. Tā speciāli piedomāt veisis tagad, viņš ir uztaisīts, viņš ir saražots. Bišķiņās ir tā, ka tajā brīdī, kad pazudīs pieprasījums, samazināsies arī piedāvājums. Ir cita lieta. Piemēram, ar tiem pašiem mass market veikaliem, jo vairāk, jo es tā kaut kā atrodoties tirdzniecības centrā, es redzu, kad sākās atlaides, tas veikals ir piekrāmēts pilns cilvēkiem. Nav tik liels pieprasījums pēc tām mantām, kā viņas tiek saražots. Pēdējais, kas noticis, ir laikam Zara ir aizvēruši pirmo veikalu kaut kādu 5 gadu laikā kaut kur, tāpēc, ka vienkārši viņam negaida tur. Wow. Beidzot, saprot, tu redzi, ka tas notiek. Bet vajag apsēties, ka katrs pirkums rādā to signālu, ka vajag ražot vēl. Katrs pirkums, pat mazāk, ka pat uz atlaidēm, ja viņš noražots, ja tu viņu nenopirksi, viņam nebūs tik izdevīgi. Piemēram, ja tu nenopirksi to preci, viņi nākamgad varbūt ražos mazāk, tikai tāpēc, ka viņi saka, mums nopirka mazāk. Pat uz atlaidēm cilvēki nenopirka. Ok, bet salīdzinām šo ar toaletes papīru. Viņš to beidzās, viņš jāatjauno. Kaut gan es nezinu, es izmantoju. Zini, kā ir īstenībā modes industrija ir tāda interesanta lieta. Es pat esmu mācījusies modes menedžmentu, līdz ar to esmu mācījusies par to, kā pārdot, un kā brandot, un kā marketēt, un kā visu dabūt tā, lai cilvēki nopērk pēc iespējas vairāk un saražo vairāk. Un tur ir ļoti daudz risinājumu un variantu un skatījumu par to, kā vispār varētu risināt arī modes industriju. Tur ir risinājums. Tas nav tā, ka tas nenozīmē, ka mums ir jāpatērē daudz mazāk, mums nenozīmē, ka mums ir jāpērk par mazāk un jāģērb sliktākas drēbes un jāpiepērkās visiem humpalās, bet iet runa vairāk par to ražošanas procesu. Tas ir ļoti ilglaicīgs, tas būs gadu desmitus, es domāju, aizņems tas viss process. Bet, ko es vienkārši, kā mēs paši cenšamies skatīties šobrīd uz to plaša patēriņu veikaliem un vispār uz patēriņu kā tādu, ir tas, ka katrs tas mans pirkums dod signālu, ka man tas ir vajadzīgs. Un ja man tas ir vajadzīgs, tad tas tiek ražots atkārtot un atkal. Un neiet runa tikai par to, ka mēs pērkam, bet bieži vien, un tas arī saistībā ar blogeriem un, teiksim, ar cilvēkiem, kas ir sabiedrībā zināmi cilvēki, kur saņem lietas par brīvu.
Un tajā brīdī, kad tu saņem par brīvu, viņam liekas, kā, nu tā kā es to nenopirku. Bet tajā brīdī, arī pat tad, kad kaut kas tiek iedots par brīvu, pazūd viens gabals no šīs kolekcijas, kas nozīmē, ka šis gabals ir kaut kādā ziņā aizgājis un viņš ir vajadzīgs. Viņš jau ir tajā listītē nopirkts. Nozagts. Jā, vienalga, jā, bet tas ir pieprasījums. Jā, blogā uzreiz var palikt. Blogā viens baiglabais raksts ir tieši par to, ka mēs balsājam ar saviem aciņiem. Un viens no tiem punktiem ir tieši par to, ka arī tad, kad tu nemaksā, arī tad tu balso. Piemēram, ja tu aizēji uz konferenci, mēs zinām, ka esam konferencēs, vienmēr ir kladītes, ir pildspalvas, tur ir viss kaut kas, kaut USB, tur viss kaut kāds tāds lietas dot pa brīvu. Un mēs tās lietas ļoti bieži, mēs arī esam tā darījuši, vienkārši, ka tu ņem, tāpēc, ka tev dod. Un tu nepajautā sev, vai man to USB vajadzēs, tur varbūt kaut kāds viņš ļoti, man vienkārši, vai tev mājās ir vīri. Man ar mājās ir teikumi divas cik tev pildspalvas vajag ikdienā. Un cik tev mājās ir tās pildspalvas. Un tev paši par to visu to kladīt. Un bieži vien Un, kad cilvēki nesaprot to, ka tajā brīdī, kad tu paņem kaut ko par brīvu, par to kladīt, teiksim, tam uzņēmumam, kas ir atbildīgs par šo konferenci, kas šīs kladītes piegādāja, viņi saka, bet paskatieties, mēs atdevām 100 kladītes. Tas nozīmē, ka cilvēkiem vajadzīgs kladītes. Nākamgad, kad tā konference būs, mums bija signāls, ka vajag 100, tad turpinām 100. Tad taisam. Jā, bet te pašā laikā, piemēram, ja runā par apģērbu, es esmu, piemēram, ļoti daudz dzirdējusi šos te viedokļus, man jāiet uz kāzām, un, piemēram, man jāiet uz kāzām, man teikt vajag kleitu, un man precās vienā kompānijā, šie pāri, kas ir tuvāko 3 gadu laika ietveros, viņi ir vienā kompānijā, respektīvi. Ja man ir viena un tā pati kleita, es riskēju visās fotogrāfijās būt vienā kleitā. Un tad īsti nevarēju saprast, tas ir 2015. vai 2017. gads. Kā tad es īsti izskatījos? Ja cevišķi, ja es nemainu, tur teiksim matu krāsas. Ja? Un, piemēram, ir problēma reizēm sievietēm, ka viņām ir jāiet uz vieniem teiksim, uz pasākumiem kaut kādā konkrētā vidē. Un, teiksim, vai arī, piemēram, dodies kaut vai, nezinu, uz preses konferenci, un tev jāpadomā par to, lai tu neesi tādā pašā vizuālajā tēlā, kā tu biji vakardienas preses konferencē, jo reāli tu bildēs parādīsies vienā kleitā, un mums varbūt tā mūsu sabiedrības doma, un vispār tā kaut kāda padomu, es domāju, tas ir, kad ir visu laiku jābūt atšķirīgam un visu laiku jāizceļās kaut kā. Tas ir iespējams. Es rakstīju vienu rakstu tieši par to, ka mēs veicam kaut kādas kļūdas, un parasti es saku, jo svarīgāks pasākums, jo stulbāk mēs pirkumu izdaram. Ja tu aizēji uz Zāru, man draudzene teica, viņai jāiet uz kāzām. Viņa aiziet uz kaut kādu veikalu un nopērk par 150 eiro kleitu. Tu domā, viņa to kleitu uzvilka uz tām kāzām, beigās viņa uzvilka kaut ko, kas viņai bija savā skapī, vai viņa aizņēmās no draudzenes. Ka bieži vien mēs arī šausmīgā stresā un tajā mirkļa sajūtā, panikā mēs nopērkam 4 dažādas kleitas, un beigās varbūt īstenībā izmantojam kaut ko, kas mums ir mājās. Tām risinājums nenozīmē, ka es uz visiem pasākumiem eju vienā un tajā pašā apģērbā. Viens ir tas, kad ir kaut kāds kombinējums apģērbs, ko tu vari transformēt un pielāgot. Tas pats ir ar matiem, make-upu, kurpēm, aksesuāriem, jebko, ko tu vari transformēt un veidot to apģērbu pilnīgi savādāku. Tā ir viena lieta. Otrais ir, ko man teikt, tā pati draudzene, kas gāja uz kāzām. Mēs ar viņu runājām, un es viņai saku, bet tu taču vari aizņemties, kaut kur vai, teiksim, arī tās īres. Viņa saka, jā, un tagad viņai bez viena pasākuma jāiet. Viņa saka, klausies, te varbūt ir kaut kas balts, man tur jāiet uz to pikniku. Viņa saka, es negribu pirkt drēbes jaunas. Saprotu, ka tas ir pilnīgi stulbi aizskriet uz Zāru un iepirkties baltu jumpsuitu. Jā, tu domā par to white pasākumu, un tad viss Rīga bija balta. Tieši tā. Un tad vienkārši ir tas, ka censties piedomāt par to, ka tas nevienmēr nozīmē nopirkt, bet tas var būt aizņemties, tas var būt izīrēt, tas var būt kaut kādā ziņā risināt to situāciju mazliet citādāk. Un tas, laikam, ļoti nāk līdzi mums ar mūsu to dzīves stilu, ka mēs mācāmies mazo problēmu risināšanu. Un tad, kad tu viņu mācies tādās lielākās lietās, protams, ēst, gatavošanā vai jebkur, ka viņi sāk nākt jebkur. Teiksim, tu man prasītu, ko tu darītu tad un tad? Un mēs vienkārši pasādētu droši vien, un es atrastu risinājumu. Tāpēc, ka tas nav tāds, labi, tad jau nopērk. Tas droši vien nestrādās ar manām dažām paziņām, kuras braucot uz Kim izstādi vienkārši sapucējās kārtīgi, vai ne? Un pēc tam viņi vienkārši es psihanula. Saku, ko tas nozīmē? Biju Zārā, nopirku pilnīgi jaunu luku, aizbraucu ar to uz to izstādi. Panesot tālāk, tas, ko Lauris piedāvāties variants par to, ka tu vari aizņemties, sakombinēt vai kaut ko, tas ir tas solis, bet,
ja mēs padomājam vēl tālāk, ir veiksmīgi cilvēki, lielu firmu vadītāji, kuriem ir tā garderoba, kur ir 7 vienā džinsa, 7 vienā teikrekli. Un viņš visu laiku ir televīzijā, viņš visu laiku ir, viņam visu laiku, un neviens nav teicis, ka viņš ir varbūt mazāk veiksmīgs, mazāk stilīgs. Jā, ka viņš ir kaut kāds sliktāks, jebkādā ziņā, tikai tāpēc, ka viņam tas pats ir visu laiku. Bet uz šīs notas, man liekas, mēs varam arī, principā, šīdien sarunu beigt, jo, man liekas, tā ir ļoti laba lieta, un es arī to esmu lasījusi, jo inteliģentāks un gudrāks cilvēks, jo viņam ir vairāk darbu un vairāk kaut kādu lietu, par ko viņš dara un ko viņš risina, jo viņš mazāk cepjās par apģērbu, un viņam apģērbs kļūst mazsvarīgs. Līdz ar to viņš arī nepērk, vai ne, to apģērbu, un tādā veidā viņš arī dod savu artu un netiešā veidā arī vides kaut kādā saglabāšanā. Tieši tā. Vai ne? Jā. Nu, paldies jums! Super!